Labvakar, cienījamie dalībnieki. Es esmu Rihards Rušinieks no RTU Siltuma gāzu un ūdens tehnoloģiju institūta. Es esmu pataisnu atnācis no laboratorijām, kur veicu eksperimentus, tāpēc es arī esmu atnācis kreklā ar atrotītām piedruknēm, jo tur, kur mums līst ūdens, tur mums ir jāatrok piedruknes un jāķerās pie darba. Par savu darbu es jums šodien pastāstīšu. Vēl senie romieši zināja šādu gudrību. Vīnā patiesība, ūdenī tīrība. Mēs mūsu civilizētajā pasaulē par to ikdienā aizmirstam. Bet, ja palūkojamies pagātnē, pats klāt nebiju, bet evolūcijas pētnieki apgalvo, ka visa dzīvība ir izkāpusi no okeāniem. Būtībā arī cilvēks nekur tālu no okeāna nav ticis, 70% no ķermeņa ir ūdens, mēs jūru nesājam sev līdzi. Pie 7% šķidruma zuduma iestājas nāve no dehidratācijas, un katrs zina, ka dienā ir jāizdzer vismaz 2 vai 3 litri tīra ūdens. Bet cik dienā patērē vesela pilsēta vai kāds ir aizdomājies? Piemēram, cik dienā patērē Rīga? Varu atbildēt, ka Rīga diennaktī patērē 110 000 kubikmetru ūdens, kas ir apmēram 550 dzelzceļa cisternas. Iespaidīgs apjoms. Tas, protams, ir kaut kā jāsagatavo. Vienkārša schēma, kāds notiek, tā tad ir ūdens ņemšanas avots, ir attīrīšanas iekārta, maģistrālie cauruļvadi, pa kuriem patērētājiem piegādā tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Latvijai šajā ziņā ir ļoti paveicies. Mēs esam ūdeņiem bagāta zeme, tīrs ūdens nāk no krāna, tīrs ūdens ir pieejams veikalā, tāpēc bieži aizmirstās par to, cik tīrs ūdens ir vērtīgs resurss un cik ātri to var zaudēt, ja nobrūk attīrīšanas sistēma vai rodas kāds piesārņojums. Ne visām zemēm ir tā paveicies kā mums. Pēc ANO datiem 2050. gadā 2/3 pasaules iedzīvotāji jau cietīs no tīra dzeramā ūdens trūkuma. Jau tagad cieš ļoti daudz. Bet arī mums ir savas problēmas. Biežākās problēmas Latvijā ir dažādi veidi avārijas, infrastruktūras nolietojums un arī gadās, reti, bet gadās piesārņojums dzeramā ūdens ņemšanas avotos. Jautājums paliek, kā to saulaicīgi pamanīt, kā uz to saulaicīgi reaģēt. Tieši tāpēc esam mēs, ūdens inženieri, kas meklē tam risinājumu. Jūs, protams, vaicāsiet, vai tad tagad neviens neuzrauga ūdens kvalitāti? Protams, uzrauga, bet tas notiek ļoti lēni. Tātad tiek mehāniski, manuāli ņemti ūdens paraugi, tie tiek vesti uz laboratoriju, transportēti laboratorijā, tiek kanalizēti, un tikai tad mēs iegūstam rezultātus par to, vai ūdens paraugu ņemšanas vietā ir kvalitatīvs vai nav. Daudz ātrāka sistēma un operatīvāka būtu tiešsaistes sensoru izmantošana, kad sensors atrodas ūdensvados, nolasa mērījumus, kaut vai ar minūtes vai 5 minūšu intervālu, pa datu kanāliem tos nosūta vadības centram, kur algoritms jau analizē atsūtīto informāciju, un, ja tas neatbilst kvalitātei, tad par to brīdina, kur operatori var pieņemt mērus, kaut ko domāt un darīt. Šādi izskatītos, teiksim, hipotētiskas pilsētas kāds no rajoniem, kur ūdensvados ir ievietoti tiešsaistes mērījumu sensori. Lielais izaicinājums ir tas, ka sensori pašlaik ir pasaulē, bet tie ir dārgi, tie mēra maz parametrus, un tiem ir ļoti bieži apkalpošanas intervāli. Šī ir vienkārši schēma, kā izskatās šāds sensors, ir tātad ūdens, padeves, caurule ir sensors, un tas pa radiosignāliem vai kādu citu metodu noraida datus uz vadības centru. Līdz ar to mēs strādājam, lai šādu sistēmu izveidot arī paši. Šī ir mūsu eksperimentālā iekārta, 200 metri cauruļvadi, kas ir pieslēgts pie pilsētas ūdens padeves tīkla, kurā ir izvietotas 2 sensoru grupas. Šajā eksperimentālajā iekārtā es ievadu iekšā paralēli dzeramajam ūdenim dažādus piesārņotus ūdens paraugus, un pēc tam skatos, kā šie sensori reaģē uz šo piesārņojumu. Tādi tipiskākie piemēri, kādus paraugus mēs tur vadam iekšā, ir tad, ja, teiksim, notiek avārija ūdens sagatavošanas stacijā,
un patērētājs saņem patiešo neatīrītu ūdeni no ūdens tilpnes. Vēl viens iespējamais gadījums ir, ja plīst maģistrālais cauruļvads un ūdens apgādes sistēmā tiek iesūknēts iekšā gruntsūdens lielā spiediena rezultātā. Vēl arvien aktuālāka lieta sāk kļūt terorisms, apzinātais ūdens sistēmas piesārņojums, ķīmiskās kaujavielas, iespējamas sabotāžas, tātad bioloģija, bakterioloģija un nekvalitatīvi veikti būvdarbi, pēc kuriem netiek veikta dezinfekcija, kā tas būtu likumā paredzēts, un kā rezultātā patērētājs arī saņem nekvalitatīvu ūdeni. No sensoriem mēs tātad saņemam datus, dati izskatās šādi, un tas galvenais mērķis ir saprast, kādos gadījumos, pie kāda piesārņojuma, kurš no parametriem kā mainās, lai mēs no fizikālo parametru izmaiņām, ko reģistrē sensori, varētu laicīgi pamanīt, kāda veida piesārņojums ir iekļūst sistēmā. Šeit ir piemērs, teiksim, no nesenākā eksperimenta ar elektrovadītspējas izmaiņu ūdenim pie baktēriju piesārņojuma. Šie 3 pīķi ir laiki, kuros sistēmā bija ar baktērijām piesārņots ūdens. Tātad īsumā pastāstīju par savu darbu un mūsu nelielo ķieģelīti visā šajā lielajā mūrī, kas patērētāju pasargā no nekvalitatīva dzeramā ūdens saņemšanas. Ļoti ceru, ka godājumā žūrija vēl ir gatava uzdot jautājumus pēc tik daudzām prezentācijām. Paldies!